Šodien Eiropas komisijas prezidents Žans Klods Junkers izteicās ne tikai par bēgļiem, bet arī par Baltijas valstu aizsardzības tematu. Lai gan Eiropas Savienībai, kā zināms, ar militāro potenciālu ir pašvaki, Junkers saka, ka mūsu reģionam nesot pamata baidīties. Eiropas komisijas prezidenta uzstāšanās bija veltīta plašam tēmu lokam, kas šobrīd ir Savienības dienas kārtībā. Nevien bēgļi, bet arī Grieķijas finanšu problēmas, klimata pārmaiņas un, protams, Ukraina. Krievijas agresija varbūt nav sasniegusi Rietumē Eiropas iedzīvotāju prātus, bet politiķu aprindās tā ir pamanīt un saprast. Tāpēc Junkers savā runā bija sagatavojis arī īsu vēstījumu Maskavai. Eiropas Savienības dalībvalstu drošība un robežas ir neaizskaramas, un es gribētu, lai to ļoti labi saprot Maskavā. Baltijas un citām valstīm jāzina, ka solidaritāte nav tukši vārdi. Mēs esam un būsim, ja vien tas būs nepieciešams. Baltija un Polija ir ārkārtīgi nozīmīgi Eiropas Savienības dalībnieki, un viņiem nevajag šaubīties, ka mēs neiesaistītos, ja viņu drošība vai robežas tiktu apdraudētas. Mūsu pienākums ir rūpēties par katra drošību, ja tas ir nepieciešams. Baltijas vietā prezidents vairāk kārt nosauca Balkānus, vēlāk gan savu kļūdu pamanīdams un atvainodamies, sakot, ka viņš zina atšķirības starp Baltiju un Balkāniem, taču tas nepatika Latvijas Eiropas parlamenta deputātiem. Eiropas austrumu robežas pieminēšana gan varētu nebūt nejauša. Pēc vizītes pie prezidenta ārlietu ministrus pirms dažām dienām jau brīdināja presi, ka lietas esot jāvērtē kontekstā, proti mūsu drošība lielā mērā ir atkarīga no mūsu lojalitātes Savienības iekšienē, tātad arī no gatavības risināt bēgļu krīzi Eiropā. Kristīna Žilda Krēvica, TV3 ziņas. Ukraina cer, ka ar Krievijas palīdzību pastrādātie kara nozīmē